Šī projekta mērķis bija noskaidrot, vai tas veids, kā ir plānot konkrēti Rīgas mikrorajoni, ir saistīts un ietekmē dažādas vidas parametrus un mūsu ietekmi uz vidi kā tādu. Līdz ar to projekta laikā mēs skatījāmies dažādos Rīgas mikrorajonos, kā šo te mikrorajonu plānojums, ēku izvietojums, apstādījumu veids, atrašanās tuvumā dažādas identitātes ielām, vai tas ietekmē dažādas vidas parametrus un kāda ir šī ietekme uz vidi. Tātad, piemēram, vai trošuma līmeņi atšķirās, vai atšķirās putekļu līmeņi dažādos mikrorajonos, vai atšķirās temperatūra, piemēram, apstādījumiem un ēku izvietojumu. Un tam ir ļoti liela ietekme gan uz cilvēku veselību, jo, ja ir karstāks, tad cilvēki vairāk slimo, ja ir vairāk trokšņa, ir zinām ietekme uz veselību. Ja ir augstāks putekļu līmenis un koncentrācijas, tad ir ietekme uz veselību. Un, protams, tam ir ietekme arī uz to, kā mēs ietekmējam vidi. Jo, piemēram, ja atkarībā no ēku izvietojuma ir atšķirīgi temperatūras līmeņi, nozīmē, ka mums vairāk jātērē enerģija ēku dzēsēšanai vai ēku sildīšanai. Ja ir augstāks trokšņa līmenis, tad, piemēram, mums ir jādomā par labāku izolāciju ēkām vai stikliem vai tam līdzīgām lietām. Ja ir putekļu līmeņa koncentrācija izmaiņas vai kaut kur ir augstāk šī putekļu līmeņa, jādomā par pietiekumu ventilāciju, tīrīšanu. Un, protams, ka tam visam ilgtermiņā ietekme arī uz veselību un tām izmaksām un sekām, kas saistīts ar iedzīvotāju veselības stāvokli. Līdz ar to projektu uzdevums bija palūkoties uz dažādiem Rīgas mikrorajoniem, kādas ir šīs atšķirības, ar ko tās varētu būt skaidrojamas, un kas būtu jāņem nākotnē vērā pilsētas plānotājiem, arhitektiem, visiem šajā jomā iesaistītajiem, lai mikrorajoni, protams, mēs dzīvojam, būtu plānoti gan droši no veselības viedokļa, gan atstāt iespējami mazāk ietekmi uz vidi ilgtermiņā. Iegūto mērījumu rezultātu datu pilnvērtīgākai interpretācijai tika pieprasīti papildus dati no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par izsaukumiem, atlasot noteikts diagnožas grupas izvēlēto mikrorajonu teritorijās, kā arī Veselības inspekcijas un mājokļu un vides departamenta apkopoto sūdzību saraksts no iedzīvotājiem par vides troksni un putekļu vai ķīmisko vielu piesārņojumu. Šobrīd pieprasītie dati ir saņemti un drīzumā tiks uzsākta to analīze. Pēc apjomīgo pirmās kārtas rezultātu apstrādes, pārrēķiniem un korekciju ieviešanas rezultāti ir apkopoti pārskatāmos failos, kas atvieglos tālāko rezultātu apstrādi un analīzi. Ir aizvadīti 2 publiski pasākumi. 20. novembrī norisinājās nozares speciālistu fokusa grupas tikšanās, kuras laikā tika prezentēti pirmie vides trokšņa un putekļu daļiņu mērījumu rezultāti. Tās laikā tika diskutēts par veikto mērījumu metodiku, rezultātu interpretāciju, kā arī pašiem rezultātiem. 1. decembrī notika jau plašāks seminārs Pilsētu vides veselības kvalitāte klimata pārmaiņu ietekmē, kas pulcēja lielāku vides nozares speciālistu skaitu. Tās laikā tika plašāk prezentēti apkopotie rezultāti, kā arī piedaloties individuālajiem ekspertam Tomam Bricem, tika prezentēti temperatūras un mikroklimatu izmaiņu dati. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pilsētu vides putekļu daļiņu un vides trokšņa ietekmes uz iedzīvotāju veselību un izplatības aktualitāti. Apkopojot iegūtos pirmās kārtas rezultātus, ir izveidotas un iesniegtas arī vairākas tēzes zinātnisko rakstu krājumiem Latvijas Universitātē, kā arī Rīgas Stradiņu Universitātē. Šobrīd turpinās iesniegto tēžu vizuālā stenda un prezentācijas un mutiskās prezentācijas materiāla sagatavošana. Un visbeidzot, lai gan laiku apstākļu dēļ ir zināmas grūtības, ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai veiktu plānoto otrās kārtas mērījumu veikšanu. Visaugstākie mērījumi aso putekļu daļiņu rezultātā PM2,5 bija Juglā pie maģistrāles Dzīvības gatves un Pusticēmā rietumdaļā pie Gunāra Astielas. Juglas mērījumu rezultāts pārsniedz ministra kabinetā noteikumu numuru 1290 noteikto robežu lielumu, kas ir 20 mikrogrami uz kubikmetru, un sasniedz šajā vietā 32,2 mikrogramus uz kubikmetru. Ar lielo putekļu daudzumu PM10 mikrogramus kubikmetru daļiņu rezultāti bija augstāki šajos pašos rajonos. Un nelielā gada vidējā vērtība 40 mikrogramus kubikmetru. Šī vērtība nav pārsniegta dienas robežu vērtība, kas ir 50 mikrogramus kubikmetru.